attiecības starp vietējo varu un Latviju un pašvaldības, un te ir slaveni tiesību un ekonomikas eksperti Andris Milglāvis, Māris Pūķis, Pēteris Šķiņķis. Tad mēs redzam, ka tie ir doktori, fizikas, ekonomikas, geogrāfijas doktori, piedalījušies konferencē Latvijas teritorija attīstības izaicinājumi. Un viens no šādiem izaicinājumiem, protams, ir saistīts ar Latvijas monocentralizāciju. Tad varbūt pamanījāt, ka daudzām, visām gandrīz pašvaldībām ir vienots standarts mājaslapām, vienots standarts Latvijas valsts iestāžu mājaslapām, un tad arī geogrāfiski ļauties monocentralizācija attīstības procesa plūsmai. Tātad 17. 30. gads. Tātad, un iedzīvotāju skaita mazināšana, mēs redzam, ka tur ir daudz rajoni, kur ļoti maz dzīvo iedzīvotāji, tātad apzīmējumi, un tad mums ir, kur ļoti daudz cilvēku sarkanā, tātad 15 cilvēki uz, laikam, apdzīvotību. Tātad, un kā jau šeit redzam, ir dažādi piemēri, tā laikam pat varbūt arī ir Valmiera, Cēsis, tātad, un citi attiecīgi šie, cik iedzīvot. Protams, arī pati Rīga, kā mēs redzam, arī statusi. Un otra schēma ir saistīta ar decentralizāciju. Tātad, un tas arī ir 10. gads. Tātad pirms 14 gadiem. Mēs redzam, ka ir vairāk attīstības centri, tātad, kad lidosta nav tikai Rīgā, bet arī Liepājā un Ventspilī, ir mums arī Saldus, Kuldīga, ir, protams, arī Cēsis, Valmiera, Jēkabpils, tātad mums ir reģionālās nozīmes attīstības centri, nacionālās nozīmes attīstības centri, Baltijas reģiona, protams, Rīga, Eiropas līmeņa, tātad mums ir ostas, kur 3 lielās ostas, bet vēl ir maziņās 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tā kā 7 arī mazās ostas. Tātad, un domāts ir par šo decentralizāciju vai policentrisku, daudzcentrisku. Kas ir arī priekšrocība Lietuvā, ka Viļņa nav vienīgais centrs, arī Kauņi ir pietiekami spēcīgs centrs Paņeveži, tad Lietuvā ir vairāk šīs decentralizācijas moments.